Labi, sākam. Tā. Kas tu esi, ko tu dari? Sveiks, es esmu Toms Gaļinauskas, esmu mājaslapas www.grupasaites.lv viens no dibinātājiem un izstrādātājiem galvenajiem. Un laikam tu man uzdos pāris jautājumus par scēnu tieši. Jā, un kāda tev pašam ir saikne ar mūziku? Spēlē dažās grupās. Jā, es sāku grupās spēlēt kaut kur ap 2008. gadu. Man bija grupa Helza, pēc tam jau nopietnākas grupas bija, joprojām starp citu ir Ogre, kā kurš sauc, mēs tur OGHRE. Un tad tagad es esmu arī jau vairākus gadus DJ Krankenwagen dalībnieks. Un tās ir grupas, kas joprojām ir aktīvas, jā. Un, atgriežoties pie grupu saitēm, vai ir kāds korelācijas mehānisms, iemesls tam, kā grupas vispār izvietojas tīmeklī, kas ir tajā mājaslapā? Korelācija ir jo vairāk ir kopīgi dalībnieki. Tātad, pieņemsim, pieņemsim Daugavpils, teiksim, kā pilsētu, tad var redzēt, ka grupas, kas ir no Daugavpils, viņas ir tā kā klasterītī tādā, tur ir tā kā 5, 6, 7 grupas un tie dalībnieki ir kopīgi. Un tad iziet kaut kāds viens zars ārā uz citām pilsētām un tad ievienojas kopīgajā tīklā iekšā tur Rīgas un tā. Bet var pamanīt, var pamanīt kaut kādas sakarības un tādas precīzāk jautājumi, ko nozīmē koeficients. Tā kā matemātiski vai kaut ko? Kā viņas tur izkārtojas? Pieņemsim, es atveru tagad datoru, uzlieku scēnu un dažas grupas tur vienā pusē lido, dažas otrā. Viņas pievelkās pēc kopīgo dalībnieku skaita. Tā kā, jo vairāk ir viena otrai tuvāk, jo lielāka ir tā gravitācija pievelkt vienam pie otra. Tas, ka, ja viena grupa ir pašā apakšējā labajā malā un otra ir pašā augšējā kreisajā malā, tas nozīmē, ka vienkārši starp viņām ir vismazāk kopīgo dalībnieku un tām grupām, kurām viņām ir kopīgi dalībnieki, arī ir vismazāk kopīgo dalībnieku. Skaidrs. Un tieši pēc kādiem kritērijiem grupa pieder pie scēnas kopienas? To mēs uzcējam Jānim Daugavietim. Mums katrai kopienai, ieskaitot scēnas kopienai, ir datu dežurants saucamais, kurš izveido kaut kādas zināmas kritērijas, vai tā grupa būs scēnā, vai tajā kopienā, vai nebūs. Un tad Jānis diezgan metodiski ir izvēlējies, kuras grupas ir scēnas grupas, kuras nav. Es pieņemu, ka es tā kā precīzi laikam nezināšu atbildēt, bet viņam ir kaut kāda kritērija, ka tā grupa ir pirmkārt jauna, tātad no 19. 20. gadu uz priekšu. Otrkārt, viņam ir kaut kādas kopīgi dalībnieki ar citām scēnas grupām, kuras jau ir noteikti zināmas, ka tās ir scēnas grupas. Un vai arī viņi apmeklē viens otru koncertus, vai arī iesilda vienu otru grupu, vai apmeklē tās pašas vietas, piemēram, depo. Tad tās būtu scēnas grupas, jā, tur ir vairāki konkrēti kritēriji. Es zinu, ka Jānis skatās arī, vai grupas sako viens otrai Instagramā vai Spotifyā pie līdzīgie mūziķi, iesaka arī tās pārējās grupas, tā kā tas viss veido to kritēriju. Un kā vispārīgi tika atlasītas grupas, jeb kādiem priekšnoteikumiem bija jāizpildās, lai grupa vispār tiktu iekļaut tajā kopīgajā tīmeklī? Jā, tas ir populārs jautājums. Principā, jebkura grupa var tikt iekļaut, ja mēs par viņu uzzinām, bet tur ir, protams, kaut kāda zinām ticamības momenti jānovērtē. Ja grupa ir tur vienu mēģinājumu uztaisījusi, tā nav īsta grupa. Ja tur, īsumā būtu tā, ja grupa ir publicējusi sevi kaut kādā veidā, jo mēs esam grupa kaut kas, piemēram, sociālos tīklos, un viņiem ir kaut kāds ieraksts vai demo, vai EP, vai albums, tad tā noteikti ir grupa. Ja tā grupai nav albuma vai EP, tā gadās, bet viņai ir kaut kāda zināma rezonanse bijusi koncertējot, teiksim, viņi nospēlējuši 10 koncertus, visi ir bijuši, zina par to grupu, bet viņi neierakstīja nevienu albumu, tad tā arī tik un tā ir grupa. Mēs neieskaitām grupas, kas tā kā ir izdomātas, kas, neviens par viņiem neko nevar atrast, neviens par viņiem nerunā, varbūt ir kaut kāds Facebook page, bet tur, tā kā nekas nav bijis, tas ir tā kā
tādas mēs ne. Un otrs jautājums, kas parasti sako, ir, kā zināt, vai dalībnieks ir tajā grupā. Tur arī ļoti līdzīgi, ja tas cilvēks bijis vienu mēģinājumu, un tad viņš saka, es biju tajā grupā, bet citi pārējie grupas dalībnieki saka, ka nebija, tad mēs sakam arī, ka nebija. Bet, ja viņš ir koncertējis ar to, un tas nav zināms, ka viņš ir bijis piespēlētājs vai sesijas vai tūras mūziķis, bet tiešām grupā nospēlējis 2-3 koncertus, tad mēs arī skaitam. Un, protams, mēs skaitam arī, ja grupa ir publicējusi, ka šis tagad ir jaunais grupas dalībnieks, pat ja viņš nenospēlē nevienu koncertu, nepiedalās nevienu ierakstā, viņi ir izziņojuši, ka tas ir dalībnieks, tad tas ir dalībnieks. Pat ja viņi tur pēc dienas sastrīdās un izmet viņā. Tā kā, jā, kaut kā tā. Skaidrs. Un cik liela daļa vispār no Latvijas grupām, kas kaut kad ir pastāvējuši, varētu nebūt šajā tīmeklī, jeb cik liela daļa ir no grupām atspoguļots šajā tīmeklī reāli? Visgrūtākais ir apzināties to, ko mēs nezinām. Es domāju, ka ir ļoti daudz, bet mēs to projektu, mums bāzīte sākās jau pirms kādiem 10 gadiem, tā datu vākšana, bet tā viņa rīktīgi tādā tempā ir tikai kāds 2-3 gadus, un es domāju, ka tām grupām, cik mums tur kaut kādi daži tūkstoši ir, tā ir liela daļa, bet, protams, ir ļoti daudz pelēkā zona, kur ir mūziķi, kuri ir izdevuši tur vienu EP, vienu singlu vai vienu albumu, un viņi nav bijuši medijos, vai arī viņu profils ir tikai draugiem Music, vai MySpace'ā, vai kaut kur Instagramā vai Bandcampā, tad tos vēl varbūt visus mēs neatrastu, bet es domāju, ka lielākā daļa no populārām grupām, kas ir radio vai kaut kādos konkursos, vai arī, kas tiešām, arī scēna ir pagrīdes mūzika, bet kuri ir aktīvi, par kuru visi runā šajos 2020. gados, tām visām vajadzētu būt, ja viņas nav super jaunas, tikko izveidotas. Un pēdējais jautājums, mīļākā grupa vai dziesma no scēnas grupām? Ok. Es būšu klasiķis, es teikšu Šņuk un Oportunisti. Skaidrs. Paldies. Paldies.